augstais kārums saldējums ir kā radīts visapkārt valdošie ētveicēji. Tūdaļ ielūkosimies, kā ražo iecienīto saldējumu konusos. Saldējuma patiesais izgudrotājs vēl aizvien nav skaidri zināms. Taču saldējumu pirmsākumi meklējami dzērienos ar ledu, ko baudīja cilvēki Ķīnā un Vidusjūras reģionā tūkstošiem gadu senā pagātnē. Augstais kārums karstā laikā ir iecienīts arī starp Latvijas iedzīvotājiem. Un drīz vienam no Latvijas līderiem saldējuma ražošanā, jeb Rujienas saldējumam, tiks svinēta apaļa 100 gadu jubileja. Rujienas saldējums vēl joprojām savu masu gatavo tikai no piena un krējuma, līdz ar ko nodrošināt ļoti augstvērtīgu produkta statusu. Padomju laikā, manuprāt, ka vispār bija tikai 2 vai 3 veidi saldējumi – baltais, brūnais. Tagad ir ļoti daudz visādas garšas un arī visādas ekskluzīvas garšas no visādām tālām valstīm, kā marakujas, kā kivī garšas, ko mēs mūsu bērnībā vispār nepazinām. Bet pamatmasa nav mainījusies, vismaz Rujienas saldējumā, un saldējums tieši tāpat kā tika gatavots no piena un krējuma, tā arī tiek. Līdz 80. gadu beigām šeit ritēja piena produktu ražošana. Savulaik galvenais produkts, ko ražoja, bija sviests, un to izmantoja kā nozīmīgu eksporta preci. Taču uzņēmums nevarēja pastāvēt reģionā esošā Valmieras piena dominances sēnā. Rujienas ražotne bija par mazu, lai attīstītos, līdz ar to prātīgs un loģisks solis bija ražot ko specifisku, un tas bija saldējums. Rujienas piena krējuma saldējumam Latvijas tirgū jau ir vairāk kā 20 gadu. Šodien tiek ražot vairāk kā 40 saldējumu veidu. Gan vafeļu glāzītēs, gan uz kociņa, gan konusiņā, gan lielākos iepakojumos – kastītēs. Taču pircēju vidū līderis un absolūtais čempions numur 1 ir Rujienas saldējums konusiņā ar dzērveņu garšu. Ražotne sniedz darbu 25 cilvēkiem ziemas periodā un uz pusi vairāk vasarā, kad pieprasījums pēc saldējuma parasti trīskāršojas. Pat laban uzņēmums strādā ar 60% noslodzi, taču vajadzības gadījumā tas spētu saražot līdz pat 200 tonnām saldējumu mēnesī. Saražotā produkcija iekaro arī tā saucamo otro Latviju, jeb Īriju. Tirdzniecības punkti atrodas 20 km attālumā esošajā kaimiņu valstī Igaunijā, un saldējuma eksports tiek plānots arī uz Vāciju un Izraēlu. Uzņēmuma vadība aicina arī pārējos ražotājus aktīvāk iekarot kaimiņu valstu tirgus. Kā visi zina, tad Igauni vienu latviešu vārdu visi gandrīz zina, tas ir saldējums. Es domāju, ka ļoti nolaidība no mūsu puses liela ir, ka šo gadu gaitā mēs neesam iekarojuši Igaunijas tirgu, kā viņi ir izdarījuši ar Latvijas tirgu. Un es domāju, ka ir pēdējais laiks to visu arī sastrept. Taču, ražojot saldējumu, jāatceras par tā kvalitāti un to, ko patērētājs liks savā vēderā. Igors Miezis neatbalsta saldējuma ražotājus, kuri sastāvam pievieno augu taukus, lai samazinātu ražošanas izmaksas. Īsts saldējums sastāv no īstiem un dabīgiem produktiem. Piens un saldējs krējums tiek iepirkts sadarbībā ar Valmieras pienu no Rujienas rajona zemniekiem. Pievesto izēvielu iepilda piena vai krējuma tvertnē, tad to padod uz vārīšanās katlu. Pēc receptūras pievieno piedevas, cukuru, sauso vājpienu, šokolādes saldējumam, kakao. Masa vārās 80 grādu temperatūrā. Paralēli laboratoriski tiek kontrolēts tauku saturs, kas nevar būt ne pārāk mazs, ne pārāk liels, bet tieši tāds, lai nodrošinātu klasiskā Rujienas saldējuma garšu. Tad masa iziet cauri filtrācijas un pasterizācijas iekārtām, līdz nonāk homogenizatorā, jeb iekārtā, kurā sadalās piena tauku lodītes, veidojot viendabīgu masu. Tad to atkal pasterizē, jo dubults neplīst, un padod uz dzesēšanu. Tad lielās saldējuma vannās sākas nogatavināšanas process. Masu vienmērīgi samaisa un atstāja uz 24 stundām, līdz tā sasniedz vidēji 2 līdz 4 grādu temperatūru. No šīs saldējuma vannas masu padod uz sasaldēšanas iekārtām un visbeidzot uz pasēšanas līniju. Saldējumu pilda vafeļu groziņos, ko iepērk no Latvijas uzņēmuma Vafelīte. Savukārt iecienītie vafeļu konusiņi gan nāk no Vācijas. Arī šokolādi un ievārījums iepērk no Latvijas ražotājiem. Kad iekārta sapilda saldējumu vafelītē, tas iziet cauri saldēšanas skapim jeb tunelim un tiek safasēts atbilstošā iepakojumā. Es domāju, ka mēs esam viens no tiem mazajiem, lepnajiem Latvijas uzņēmumiem, kurus vajadzētu asociēt arī ar visu Latvijas valsti. Ar ko es domāju, ka mūsu ceļš, gan Rujienas saldējuma ceļš, gan pašas Latvijas ceļš, ir nostabilizēt savas kvalitātes, savas vērtības, identificēt savas stiprās puses un atšķirties Eiropā. Lai mēs atšķirtos ar to, ka mēs ēdam labi, ka mēs neskrienam pakaļ visām
visām Eiropas tendencēm pārcelt ražotnes, kur lētāks darba spēks, aizvietot kvalitatīvāks, bet dārgāks izēvielas ar lētākiem, un lai mūsu Eiropas Savienībā, vismaz Eiropas Savienībā atpazīst ar to, ka mēs esam maza lepna valsts, kur ēd labi un kur ir domājoši un veselīgi cilvēki. Šīs karstās vasaras jaunākais augstais jaunums ir rujienas saldējums ar citrona garšu un plombīrs ar upeņu garšu.